kas ir efektīvākie veidi, kā balināt zobus, ja baltināt zobus? Principā zopasts ir vismazāk efektīvais veids, tad seko plāksnītes, tad sekos mājās lietojamie gēli, un pēc tam jau ir balināšana zobārstniecības klīnikās ar profesionāliem balināšanas gēliem un lampām. Piemēram, ja mēs skatāmies no zobu pastām, tad tur ir diezgan liels tās varianti. Piemēram, ir šāds te opalescents, kas ir viens no populārākiem tieši baltinošiem zobu pastām, kas pie mums ir pieejams. Tātad pēc tam, ja mēs skatāmies no jau nākamo līmeni, kas vairāk baltina tos zobus, ir mums ir šāds te zobu balināšanas plāksnītes no Vulma. Šāds komplekts maksā 24 eiro. Ja ejam vēl soli tālāk, tad mums tur pēc tam ir divi varianti. Šādi te, kas ir arī Vulms, kur ir gēls ar tādu silikonu kapi un ar salu, kurā ieliek gēli iekšā. Un tad viņu attiecīgi patur uz zobiem ilgāku laiku. Un līdzīgs variants tai mums ir rekur arī tagad no Blanka. Šādi te viņš gan ir tā kā pa vidu, bet drīzāk apvienojums starp zobu pastu, plāksnīti un gēli, jo šeit iekšā ir zobu pasta, ko uzsmerē zobiem, bet ir klāt šī lampiņa ar to zilo gaismu, kurai vajadzētu palīdzēt tā kā būstot to zobu baltināšanas efektu. Bet, protams, vislielākais baltināšanas efekts būs tikai un vienīgi, ja aiziesiet pie zobārsta, pie zobu higienista, kas kārtīgi noņems no sākuma zobu aplikumu, ko no jēga balināt, un tad izmantos kādu no profesionāliem zobu balināšanas sistēmām, kas būtu vai nu Philips Zoom, vai Flash, vai Opalescents, vai vēl kādu citu variantu, kas ir pieejami pie mums šobrīd Latvijā.